Iekrāsosim backgroundu. Tā es paņemšu šo. Piemēram, brūnu krāsu. Paņemsim tekstu. Paņemšu arhīvu Black. Atceramies, viņš ir diezgan tāds biezs. Tas viņš labi izskatās. Un skaties, ko mēs šodien ar viņu izdarīsim. Pārkrāsošu. Pirmais. Uzliksim efektu outline. Un mums ir jāizvēlās, lai būtu tā pati krāsa. Ja, lai būtu biezāk. Un tagad mēs šo tekstu dublēsim, Ctrl+C, Ctrl+V, un liekam viņu virsū. Pierakstīšu šeit. Tad mēs uzrakstījām tekstu. Sākumā bija fons, pārkrāsojam fonu, tad uzrakstījām tekstu, pēc tam effect outline, un tad mēs nokopējam viņu. Kad mēs viņu nokopējam, mēs liekam viņu virsū, vienam jābūt viens virsū otram, uzrakstam. Un ar to augšējo mēs tagad pastrādāsim. Un augšējā mēs iedosim efektu shadow. Nokustinu, eju pie efektiem, kur te ir shadow. Un ko mēs izdarīsim? Mēs mazliet aiziesim uz leju ar offsetu un direction. Blur pacelsim. Un transparency arī. Un galvenais, ka šeit jūs izvēlaties pēc tam kaut kādu vēl krāsu. Mazliet tumšāku. Un rekur paskatieties, kas mums tagad sanāk. Mums ļoti smuks efekts. Ja, redziet, jo mēs uzlikām viņam ēnu, un tad viņš uzlika viņu uz to ārējo kantīti. Tā kā mums aizmugurē ir teksts ar biezāku outline, ja, ar biezāku kontrollīniju, tad viņš diezgan smuki te viens uz otru uzklājās. Vēlreiz mums bija teksts, viņam ir uzlikts efekts outline, nokopēju Ctrl+C, Ctrl+V, lieku virsū. Un tad izvēlamies shadow. Jā, redziet, viņš ir tā kā pārskrēja. Un tagad jūs varat uzreiz arī uztaisīt sev citu krāsu paņemt, lai jūs redzat, kas notiks. Redziet, šobrīd ēna, kur uzlikās šādi. Arī tā kā diezgan ok. Bet varbūt vēl smukāk, kur offset samazinu, lai viņš, redzēt, lai viņš vairāk nostājās tieši zem burtiem. Direction arī mazliet turpat viņu uz leju uzlieku. Tad blur, mazliet viņu uztaisam netik asu, jo vairāk mēs palielinām blur, jo vairāk izplūt šīs līnijas, ja, kas bija ēna. Un transparency, mēs varam viņu arī mazliet uztaisīt tā kā šeit viņš aizies caurspīdīgs, bet mums nevajag caurspīdīgu, mums vajag necaurspīdīgu. Un re, kur mums sanāca šāds te variants. Dosim jaunu lapu. Un tagad pie elementiem. Tā. Un pie elementiem mēs šeit tad izvēlēsimies bildierījums. Paņemsim rozes.
Un šeit izvēlēsimies karozi. Un nokopēsim viņu vairākas reizes. Un tad mēs ar viņu pastrādāsim. Un pieliksim klāt dažādus filtrus. Parādīšu kā. Noklikšana uz objektu. Aizējam uz Edit Image. Tagad mēs pastrādāsim tieši ar attēlu. Un šeit mums ir filtri. Ja mums atvēras loks kreisajā pusē, un mums ir filtri. Mēs varam noklikšķināt šeit CO, arī varam ieraudzīt dažādus. Tie ir naturālie, siltie, vēsie, vivid, maigie, vintage, mono, tā kā vienkraisains un color. Tā kā ir dažādi varianti. Jums vajadzēs no katra izvēlēties pa vienam. Tātad jums vajadzēs nodublēt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reizes šo te dizainu. Tā, man liekas, mazliet pat tumšs ir šis fons. Tā kā var nodublēt viņu. Un katram vajadzēs arī pielikt klāt nosaukumu, kāds viņam ir šobrīd filtrs. Tad šeit mums nav filtra. Ko tas dos? Tas dos jums labāk saprast, kā filtrs ietekmē bildi, kā arī jūs labāk iepazīsties ar visam tam funkcijām, kas tur ir. Nu, un turpmāk jums būs daudz vieglāk ar viņiem strādāt. Ja tu neiedarīt, tad vienkārši jātur ir filtri, bet īsti tad būs grūti viņus izmantot. Otrs dizains, Edit Image, aizjām, paskatāmies uz visiem, izvēlamies no naturālajiem. Varat te paklišņot, paskatīties, kurš variants jums patīk labāk. Un te jūs pierakstīsies, ka tas ir Natural Aero. Natural Aero. Jūs izvēlaties savus, ja? Obligāti tieši tā jādara. Tagad vienkārši parādīšu, kā būs jāizdara. Tagad nākamais Edit Image. Atkal filtri. Tagad izvēlamies no Worm. Un te varat paklikšķināt, izvēlēties, kurš jums patīk labāk. Man būs Worm Capri. Tā arī pierakstam. Ja, skaidrs uzdevums. Tad šādi mēs taisam un skatāmies, kādi filtri ir. Tad jums jābūt obligāti backgroundam, fonam, tad elementam un tekstam, kurā ir pierakstīts, kāds filtrs tika izmantots. Un tad jūs varat atvērt Grid View un uztaisīt bildi ar to, kas jums sanāks. Lai būtu redzams, kas tika izmantots. Kad mēs izmantojam filtru, tad viņš datoram tie ir iestādījumi jau iekšā, bet principā mēs varam viņus arī mainīt ar roku. Tas atrodas šeit blakus efektiem, pa vidu adjust pogam. Un te mēs varam izvēlēties whole image, foreground vai background. Ja mēs strādājam ar visu attēlu, tad mēs izvēlamies arī visu attēlu. Un tad mēs varam mainīt šeit, kur redzēt, te ir kur temperatūra, varam uztaisīt viņu tumšāku vai gaišāku toni, uz kuru pusi aizies krāsas. Redzēt, mainās pavisam zaļas, vai aiziet uz baltu. Arī ir brightness, cik daudz baltās krāsas. Šajā attēlā kontrasts.
highlights, ēniņas, whites, jā, pastiprināts baltā krāsa, blacks, te vēl ir vibrants un saturation. Saturation mēs varam vai nu piesātināt un ļoti krāsu uztaisīt, vai nu noņemt viņu tā kā uz melnu, lai viņš aiziet, ja? Lai krāsa izsūktos pilnību. Kā var viņu šādi uztaisīt ātri pelēko, tā kā melnbaltu. Kā arī šeit ir tāds interesants moments, ka te ir color edit, kā jūs redzat, te ir 3 pamatkrāsas, un mēs varam arī pamainīt šīs tā kā pamatkrāsas. Redziet, varam hue mazliet pabīdīt, un tad attiecīgi viss mainās. Tad var izvēlēties zaļu krāsu arī. Tāpat varam mazliet viņu nomainīt. Jūs taisīt mazliet vēl piesātinātāku. Varam uztaisīt mazliet tumšu. Un brūnā krāsu. Nu, re, un mums sanāca pavisam kaut kas cits tagad. Redziet? Kā arī te jūs redzēt, uz kurām krāsām tika, kuras krāsas tika nomainīts, ja, uz zaļu uz zilu, no sarkana uz zilu. Nu, re. Kā droši izmantojiet, ar šo ļoti interesanti var strādāt un pielāgot. Jo citreiz arī, kā es jau runāju, visam jābūt vienādā stilā, vienādās krāsās, un kaut kāds elements varētu būt mazliet gaišākos toņos, piemēram, un tad tieši caur to adjust jūs varat viņu pielāgot, jā, un tad jums nevajag aiziet uz Photoshopu, viņu tur kaut ko pielāgot, jā, un tad eksportēt. Visu to daram iekšā kanvā, un viss tad raiti notiek. Pamēģiniet. Tad mēs uztaisījām vilni ar ziediem, pateicām, ka mēs pārdodam ziedus jūsu mīļiem. Jūs varat izvēlēties te, kuru uzrakstu uzrakstīt. Un tagad mēs izveidojam dizainu, ka mēs esam atvērti. Un jums nav jāuztaisās šī gadījumā tikai viens vienā, bet jums ir jāizmanto pirmais bloku formas. Atcerieties, mēs arī jums izmantojam, ka taisījām arī ar šokolādi tāds pirms 2 dienām. Tad ir jāizmanto elementi, kas nebūs, kas ir tā kā ar līnijām veidoti, un tekstam jābūt obligāti, ja? Tad, kad veikals strādā, ziedu veikals, ja? Mums tēma ir ziedu veikals, kad viņš ir atvērts, un tad mums ir jādod laiks, jāuzraksta, ka mēs esam atvērti, ja? Un tad smuki jānofilmē. Bloku, visādas līnijas, ziediņi, lapiņas, šādā veidā. Un viss smukā tonī. Taisim jaunu add page, pievienojam jaunu lapu. Un tagad mums būs uzdevums uztaisīt QR kodu un aicinājumu apmeklēt mūsu nodarbību vai mūsu mājaslapu. Es izmantošu šo te lapu ar apmeklēju jogu. Un tad mums vajag izveidot QR kodu uz šo lapu, ja? Kā to izdarīt? To mēs darām caur aplikāciju apps. Ienākam iekšā un šeit rakstam QR kodu. Un enter. QR kodu, enter. Meklējam. Un tad mēs ņemam pirmo melnbalto. Un šeit, tur, kur ir URL, te mēs arī ieliekam iekšā mājaslapu. Un sākam ģenerēt. Un re, kur mums ir kods.
Nu, savukārt tad man vajag kaut kādu smuku elementu saistītu ar jogu, vai varbūt arī ar fotografiju ielikt. Tā, nolikšu viņu zemāk. Tā, rakstu aicinājumu apgūsti jogu. Ups. Protams, te var vēl paspēlēties, kā izliecināt, kā smuki izskatīsies. Vai vienā rindiņā, vai arī divās rindiņās uztaisīt tekstu. Un savukārt mājaslapu, kur skatāties, mēs varam viņu pielāgot vairāk pie mūsu zīmējuma, pie mūsu attēla. Kā to izdarīt? Tad šeit, kur man ir tas QR kods zemāk, jo viņš ir jau ģenerēts, ja? Un kad es noklikšķinu uz QR kodu, viņš te atcerās, ka kur ir mūsu mājaslapa, uz kuru viņš mūs vēd. Un te es varu izvēlēties krāsu, foreground. Ja? Es varu neizmantot, piemēram, šo baigi baltoju, pārāk viņu tur gaišu, ja? Es varu paņemt viņu mazliet uztaisīt. Tad man rozība, piemēram. Vai arī mēs varam, un tad uztaisīt varam generēt kodu. Šeit arī ir iespēja mazliet samazināt šito maliņu. Uztaisīt bez, piemēram. Ja, redziet. Tad viņš vairāk piestāv. Mēs varam arī ielikt elementus. Tagad ieliku taisnu stūri un es varu ar pipeti paņem kādu krāsu no šejienes. Un tad es varu viņu iegaumēt, es varu viņu nokopēt. Un tad, kad es ģenerēšu šo kodu, tam ir margin, man patīk, kad ir. Un tad šeit ielikt šo te kodu. Un update. Un reku redzēt, ir tieši šī krāsa. Viss varbūt ir daudz. Un tad šitā. Varam pievienot elementu slikšķi. Ja jūs veidosiet kaut kādu video, tad droši jūs varat arī kustīgo elementu paņemt. Es paņemšu statisko, kurš nekustās. Jā, vai varam viņu tā kā arī nofotografēt. Un te var visādi vēl spēlēties. Jā, tikai te vēl var izdomāt. Uzdevums. Jums ir jāatrod kaut kāda nodarbība, uz kuru jūs vēlaties uzaicināt. Un tad attiecīgi jāieliek bilde. QR kods jāsaģenerē un jāuzraksta aicinājums. Apgūsti vai piesakies kādam kursam, tur, nezinu, krāsošanai, zīmēšanai, jogai. Наталья, покажите еще раз, как QR-код делать. QR-код я ввела, а дальше куда нажимать? То есть первое вы копируете Ссылку, да? Да. Да. А потом? Сейчас, да. Потом вы заходите в
QR-код. Если вы его не нашли, то apps. Я apps. И Apps, перец да, потом QR-код. вводим QR-код, а потом? И вот И vybираете потом... его. И вот этот Kādu выбирается. dienu? Ладно, попробуем, Šis ir vislabākais. Viņš ir tāds ļoti draudzīgs. Un te nav papildu да. nekādu pogu vēl. Un var viegli izvēlēties krāsas, margin un generate pogu. Priekšu. Ir forši, kad jūs atstājat apmalas, tā kā brīvas, kad jūs neliekat tuvu pie malas objektus, elementus. Principā jebkuru. Vai tas ir QR kods, vai tas ir teksts. Viņš būs pārāk tuvu, viņam nav tur tā kā telpas, ja? Viņš tā kā grib jau izbūt prom, ja? Un viņam tā kā ir jāizņem pilnu vietu, jāelpo ar pilnu krūti. Jā, labāk, lai viņi ir. Tad, principā, ja gribās viņu stūri ielikt, ir ok, tad, lai ir tas stūris smuks, plus mīnus ir kaut kādi 5 mm, ja, ir forši šāda te vietu atstāt. Vienkārši uz acis. Tā. Un tad arī vieglāk skatīties, jo, ja jums viss ir tikai stūros, ja, tad šeit ir brīvā telpa, nekā te nav, tikai ir tukšums, ja, un te ir smagums. Bet mēs te aizpildam vienu vietu, un te aizpildam otru vietu. Un tad sanāk, ka viss ir ļoti sabalansēts. Var vēl pašpildīt papīdīt. Man ir jautājums. Jūs teicat, ka neliek uz leņķiem šo, bet ja adresi vai pats. Пожалуйста. Ну, вот вы сказали то, что в уголках не должны быть QR-коды и вся остальная информация. А что если именно адрес и почта? Ничего, нет. Та, которая важная информация, которая написана, которая имеет какую-то роль, она не должна там быть. Если это какой-то дополнительный элемент, как, вот, допустим, как здесь, который выходит откуда-то, то тогда да. Видите, здесь они смотрятся гармонично. Им не нужно быть вот именно всем вот тут, потому что тогда они как раз такие дисбалансы создают. Да? Здесь они красиво нам заполняют просто фон, потому что они являются частью, они как бы не носят важную информацию, которую нам нужно считывать. Это декор. Да? Декор он может спокойно вылезать и, соответственно, заполнять красиво наше пространство. Если мы говорим о каких-то текстах, об элементах, которые мы ставим именно для чтения, да, то они должны быть находиться все вот в этом пространстве. Да? И, соответственно, все сбалансированы. Вот тут они должны быть. Далее вот этот элемент с человеком, да, в принципе, он должен быть тоже не задвинут. Если он здесь уже задвинут, да, появляется дисбаланс. Здесь он уже срезан как будто бы. То есть он должен полностью быть на виду. Соответственно, здесь у нас есть пространство определенное. Здесь такое же расстояние, здесь тоже такое же расстояние. Да? Слева, в середине, справа одинаковое расстояние, они дают баланс. Симметрию такую. Ну и, соответственно, это тоже объект. Если он чуть будет, допустим, сюда, то тогда опять здесь слишком тяжело становится. Здесь свободно, здесь все как бы падает. Да, вот мы его выравниваем сюда. Вот, чтобы эти элементы были тогда посередине. Mums ir šāds posts par attīrošo masku. Mums ir fons. Fonu es atsūtīšu. Viņš būs mazliet citā tonī. Jums viņu vajadzēs pielāgot ar filtru. Izvēlēties, lai būtu līdzīgi uz šo toni, kurā krāsā mums ir pats čubiks. Ja? Tad jūs viņu sākumā pieliksiet. Tad jums vajadzēs uzlikt šīs te līnijas bukas. Šīs līnijas ir wavy lines.
Viens no variantiem, ko izmantot, ir decorative wavy line. Un pielāgot ar filtru. Tad mums būs elements šāds te. Tas ir paralelograms. Jā, arī šāds te. Paralelogram. Čatā ievietoju katru, lai jums vieglāk būtu viņus meklēt ar elementiem. Ja? Tad mums te ir aplis, kurš saucās Rounded Sales Price Tag. Viņam vajadzēs vienkārši noņemt visas krāsas, ja visur uztaisīt vienādu toni. Un šeit jūs neizpaužaties citās krāsās. Jūs taisat tā, kā būs pēc parauga, pēc šī, kā es jums nosūtīšu. Ja? Maksimāli precīzi paskaties uzmanīgi, kur ir kādas atstarpītas vai kādas ir te līnijas. Šitai ir dubultā līnija. Ja? Teksts. Jā, teksta objekts ir izlīdzināts pa vidu šim, ka centrālajā augšā lejā ir vienāds attālums. Un te zem viņa vēl ir ēniņa mazā. Jā, te re, kur melnā redzēt, te ir ēniņa. Ēna ir shadow, drop shadow. Viņa atradīsiet. Tad mums ir vēl water splash. Šis te elements. Water splash illustration. Water splash illustration. Viņu arī vajadzēs ar filtru mazliet pielāgot, ja viņš mazliet citāks. Tad ir vēl šīs te objekts. Tas ir Peel Leaves and Pink Flower Straight Divider. Tā, nu, principā tas arī ir viss. Un tad visu būs jāsaliek kopā. Tātad, kur mums ir šlukas līnijas, atradīsiet, pieliksiet fons, jā, šitos, un nebaidieties aiziet tuvāk, pietuvoties. Tā, lai jūs tiešām redzat, ka, jā, ir smuki, viss stāv, nevis tur kaut kur šķīvi, jā. Pietuvoties, pabīdiet. Jūs varat bīdīt ar taustiņiem uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, vai varat izmantot šo te move rokturīti, jā, droši uztaisam, lai smuki izskatās. Ēnu aizmugurītē pieliekam. Un galvenais, lai būtu arī pareizās pozīcijas, visas pēc slāņiem, lai nav tā kā, piemēram, tur ēna ir virsū paralelogramam, kaut kur, jā, šādi. Nē, mēs viņu tā neaizēnojam, viņa jābūt kā aizmugurē, jā. Šo pēc tam vajadzēs sagrupēt special offer. Vienīgais, ko es vēl neesmu jums parādījusi, ir kā salikt šādi smuki tekstu. Un to, principā, ir izdarīt ļoti viegli, kad mēs pievienojam tekstu, lai viņš paliek heading. Tad pie efektiem pašā lejā mums ir curve. Kurvā. Un tad redzēt, viņš nopaļo. Un te, ja mēs parulējam vēl mazliet zemāk, tad mēs varam izvēlēties, cik stipri mums vajag viņu nopaļot. Šādi. Es nosūtīšu tagad šo te stilu jums, ja?
un arī šo objektu. Vienīgais šīs objekts būs virsū uz fona, un fonu mums būs jānoņem ar vienu mājaslapu Remove Background. Un to es pēc mirklīša arī jums parādīšu. Mājaslapa saucās Remove Background. Es jums nosūtīšu bildi, kura izskatīsies šādi. Un jums vajadzēs viņu te ielikt. Automātiski tiek noņemts fons, un tad jūs vienkārši saglabājiet šo bildi bez fonu. Jo Canvā tas ir maksas pakalpojums. Ja mēs vēlamies noņemt backgroundu šeit, šajā mājaslapā, tas ir bezmaksas. Un tad jūs liekat iekšā jūsu objektu.